Autovadītāja apmācības sfēras speciālistu statistika rāda, ka Latvijas lielākajās pilsētās Rīgā, Daugavpilī un Liepājā ir vidēji nepieciešamas 25 līdz 30 braukšanas nodarbības, pirms topošais autovadītājs ir sagatavots valsts eksāmena kārtošanai. Likumdošanā ir noteikts, ka B kategorijas apmācība ar 10 braukšanas nodarbībām, kas ir 20 akadēmisko stundu apjoms, nokārtojot autoskolas eksāmenu, drīkst kārtot arī valsts braukšanas eksāmenu. No CSDD puses nav bijis plašāks skaidrojums, kāpēc tieši 10 nodarbības. Saistībā ar šo faktu ir plaši nostiprinājušās sabiedrības ekspektācijas, kas ir novedušas pie nemitīgiem konfliktiem starp apmācāmajiem no vienas puses un instruktoriem un autoskolām no otras. Apmācāmie ir pārliecināti, ka viņiem ir jābūt bijis pilnībā sagatavotiem valsts eksāmenam 10 nodarbībās. Un tā ir instruktora autoskolas vaina, ka tas tā nav noticis. Situāciju komentē Alberts Krūmiņš, CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centra vadītāja vietnieks. Kāpēc nav bijis CSDD paplašināts skaidrojums par šīm te minimālajām braukšanas nodarbībām? Atbildot uz šo jautājumu, jāsaka, ka tā diskusija ir bijusi ilgstoša, un vienā vietā vienu brīdi viņa ir intensīvāka, vienu brīdi viņa ir mazāk intensīva. Un tā būtība tāda, ja mēs kaut ko runājam 30 gadus, tad mums liekas, ka viss jau ir pateikts. Un paldies jums, ka aktualizēja šo jautājumu, un mums ir iespēja vēlreiz izskaidrot savu pozīciju attiecībā par minimālo nodarbību skaitu. Jā, kāpēc noteikumos ir minēts tieši 10 minimālās braukšanas nodarbības? Šis skaitlis 10 tieši. Laikam mainoties notikumiem, mainoties vajadzībām, viņš ir bijis lielāks gan mazāks. Uz doto brīdi apmācības programmā, kas ir apstiprināta ministra kabineta noteikumos 358. mēs varam redzēt, ka ir izdalītas 20 tēmas. Tātad katrā nodarbībā cilvēks atnāk un nobrauc 2x45 minūtes. Tātad katrai nodarbībai ir apakšā saturs, kas ir jāveic. Un uz doto brīdi tā programma paredz tieši 20 minimālās stundas, kas nozīmē 10 nodarbības autoskolu tajā dzīves ritmā. Vai jūsuprāt, ar 10 braukšanas nodarbībām pietiek, lai cilvēks varētu nokārtot valsts eksāmenu? Atbilde ir skaidra, viennozīmīgi nepietiek, jo tās prasmes, kas ir vajadzīgas drošam vadītājam, nevar apgūt tik īsā laikā. Tā ir skaitā, pat ja cilvēks izprot principu, viņam tas ir jāizved līdz automātismam, līdz muskuļu atmiņai, ka viņš to dara bez domāšanas. Kā piemēru var minēt, šim automātismam un muskuļu atmiņai ir mehāniskā kārba un automātiskā kārba. Automātiskā kārba visu izdara vadītāja vietā, bet mehāniskajā kārbā cilvēkam ir jātrenējas atkal un atkal un atkal, līdz tas viss notiek plūstoši, nemanāmi, bez uzmanības pievēršanas. Tas ir tieši tas pats ar situācijas novērtēšanu uz ceļa, gājēju pamanīšanu, ceļa došanas prasībām un tā tālāk. Tādēļ tur ir nepieciešams krietni vairāk nodarbību. Pēc Norvēģu piemēra 3000 līdz 5000 kilometri, tas veido labu vadītāju. Pie kam, papildus vērtējot ceļu satiksmes negadījumus, mēs redzam, ka pirmajos 6 mēnešos pēc vadītāja apliecības iegūšanas cilvēki pieļauj visvairāk kļūdu un iekuļās visvairāk negadījumos. Tātad, ja mēs šo apmācību varētu pagarināt un iekļautu iekšā to pirmos 6 mēnešu nobrauktu apjomu, mūsu drošība būtiski uzlabotos. Kādas kompetences CSDD vērtē augstāk eksāmena laikā par varbūt mazajām pieļautajām kļūdām? Sadalīšu atbildi divās daļās. Viena daļa ir tas, ko mēs varam novērtēt eksāmenā, un viena daļa ir tā, ko mēs esam integrējuši programmā un gaidām, ka autoskola to māca. Un šeit par pamatu tiek ņemta GDE matrica. Tas ir Goals of Driver Education, tātad vadītāja apmācībā sasniedzamie mērķi. Un viss sākās no tehniskās daļas. Tā ir tā kā līdzīgi kā Maslova piramīdai pirmais līmenis.
Tālāk ir ceļu satiksme, kurā cilvēks demonstrē noteikumu zināšanas, sacījums drošības zināšanas. Trešais līmenis ir maršrutu plānošana, attieksme, un ceturtais līmenis ir personība kā tāda. Un jo augstāks kompetences cilvēks demonstrē, jo CSDD ir priecīgāks, CSDD saredz to kā drošāku vadītāju, un tas arī tiek ievērtēts kopējā eksāmenā. Jo CSDD eksāmens ir viens vesels, un tas cilvēks tiek skatīts kategorijās, vai šis cilvēks ir drošs satiksmei, vai viņš varēs turpināt savu apmācību patstāvīgi un nekaitējot ne sev, ne citiem. Un atbildot precīzi, jā, augstākās kompetences ir ar lielāku prioritāti. Viens konkrēts piemērs. Piemēram, ja cilvēkam tiek dota komanda uzbraukt uz loka, un nobraukt, piemēram, 3/4 loka, vai, piemēram, izbraukt 4. izbrauktuvē, kas ir vairāk kā puses, un cilvēks iekārtojās 2. joslā, un no 2. joslas uzbrauc, tas nekas, ka viņš, piemēram, pieļauj kādu tehnisku kļūdu, bet es jau redzu, ka viņš labi plāno maršrutu, ņem vērā citu intereses un izvēlās optimālo risinājumu priekš sabiedrības. Otrs pretstats ir, ja, piemēram, cilvēks uzreiz iekārtojas labajā joslā un no labās joslas uzbrauc par pakāpi labāk tehniski, bet viņš nenodemonstrēja 3. līmeņa kompetences, tad es teiktu, tas pirmais cilvēks piemērā tiks novērtēts atzinīgāk nekā otrais. Kāds, jūsuprāt, ir nepieciešamais prakses daudzums, lai kursants varētu nokārtot eksāmenu? Šeit mēs minējām jau Norvēģijas piemēru, bet kāds būtu Latvijas piemērs? Es domāju, ka Latvijas iedzīvotājs nav atšķirīgs no Norvēģijas iedzīvotāja, un Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu darīt to pašu. Ja mēs gribam to transformēt kaut kādās stundās un kaut kādās nodarbībās, manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, cik darba iegulda vecāki vai radinieki braucot ar to konkrēto kursantu. Bet kas savijās ar pirmo jautājumu? Ja cilvēks ļoti daudz darba iegulda mājās un ļoti daudz brauc, piemēram, viņš ir nobraucis 4000 km, un atnākot uz autoskolu, tas ir vienīgais gadījums, ka viņš var cerēt tikt galā ar tām 10 autoskolas nodarbībām, vai mūsu vārdiem sakot 20 apmācības stundām, kas ir minētas kā minimums. Otrs variants, ja cilvēku mājās nav bijis pietiekoši daudz laika, vai viņš to nav izdarījis, tas nav iespējams, un tas, ko es esmu dzirdējis tirgū, es teiktu 30 līdz 40 nodarbības autoskolā. Tas būtu tas skaitlis, kas varētu ļaut sagatavoties un veiksmīgi uzsākt tālāku apmācību. Jo tie cilvēki, kas nokārto eksāmenu, ir tādi, kas ir lieliski, bet ir tādi, kuri ir sasnieguši minimālo kompetenču līmeni, lai turpinātu apmācību patstāvīgi. Jā, vai 10 braukšanas nodarbības, tāda ļoti īsa apmācība, nav risks ilgtermiņa rezultātu noturībai pēc apmācībām? Tātad ātri iemācījos, ātri aizmirsu. Redz, transporta līdzekļu vadīšana ir, es pat teiktu, kā profesija. Un šajā profesijā daudzas lietas ir atkarīgs arī no tā, cik lielā mērā cilvēks ir apgūs automātismu, cik lielā mērā cilvēks izjūt to, ko viņš dara. Un atbilde ir pilnīgi skaidra, 10 nodarbībās nevar iemācīties normāli, droši vadīt automobīli. Reflektēt ar sevi, izprast, ko es daru, kā es daru, kādas lietas palielina riskus, kādas lietas samazina riskus. Tur ir vajadzīga pieredze. Līdzīgi tāds teiciens, kas man liekas atbilstoši šai situācijai, peldēt nevar iemācīties skatoties uz baseinu. Ir jāiet un jāpeld. Jā, Latvijā joprojām ir ļoti liels bojā gājušo skaits uz ceļiem. Vai stingrāk kontrole un apjomīgāka apmācība varētu šo situāciju uzlabot? Šis jautājums ir plašs, atbildēšu 2 daļās. Auto apmācība ir viena no 7 lietām, kas ietekmē satiksmes drošību. Viņa būtiski ietekmē, jo tas, kāds cilvēks nonāk uz ielām, ļauj domāt vai prognozēt, kādus lēmumus viņš pieņems un kādas darbības viņš darīs. Savukārt, ja mēs
piespiestu cilvēkus braukt 100 nodarbības. Es vienkārši pārspīlēju, lai būtu tā kā ekstrēms, ja? Tas vēl joprojām neatrisinātu Latvijas problēmu. Tādēļ, ka ir pētījums, ka apmēram pēc 6 mēnešiem līdz gadam kopējā kultūras satiksmē pārņem arī jaunais vadītājs. Kopējo kultūru satiksmē pārņem jaunais vadītājs. Tātad tā Latvijas kultūra neizmainīsies, piemēram, gada laikā. Salīdzinājumam, Latvijā ir 800 000 cilvēku ar vadītāju apliecībām, gadā kvalifikāciju iegūst 15 000. Tātad mēs pat vienkārši runājot, cik mums daudz vajadzētu ļoti perfektus vadītājus, lai kopējā kultūra pārsliektos par labu tiem, kas ir sagatavoti pēdējā gada laikā. Ja? Papildus vēlos norādīt, ka jau notiek cieša sadarbība gan ar parastajām skolām, sākot no velo apmācības, jo tie ir pirmie soļi, kad cilvēks ieiet tajā procesā. Tālāk ar policiju ļoti cieša sadarbība. Piemēram, daudz cilvēku saka, jā, jūs uztaisiet kaut kādu kampaņu. Vai kampaņa kaut ko mainīs? Kampaņa pievērš uzmanību, un ja izdevās ar kampaņu pievērst uzmanību, policija vēl, piemēram, ar savu kontroli pastiprina to, ko mēs bijām ielikuši, piemēram, agresīva apdzīšana, tūlīt būs kampaņa, tas jau ir liels solis uz veiksmi. Un, ja, piemēram, tas uzrunā cilvēkus autoskolās, par to runā pastiprināti, eksāmenā mēs to skatāmies, tā ir atslēga uz veiksmi. Pie kam nevar šīs darbības, piemēram, papētot Norvēģiju, papētot Zviedriju, Nīderlandi, nav tādas zelta atslēdziņas, kas atslēdz visas durvis, ja? Un pat ja mēs kaut ko izmainām, tā inerce ir diezgan liela. Tas prasa pēc 3-5 gadus, lai mēs jau rezultātu tabulā redzētu, jā, mēs redzam, mēs ejam uz labo pusi. Tā kā, jā, pie tā tiek strādāts, un katrā ķēdes posmā, kā es minēju, 7 iesaistītie ir, lai nodrošinātu satiksmes drošību. Katrā ķēdes posmā jādala maksimālais iespējamais. Protams, mēs to arī darīsim tieši auto apmācībā un eksāmenu pieņemšanā. Kāda ir CSDD nākotnes plāna attiecībā par jaunu autovadītāju sagatavošanu satiksmei? Jā, CSDD pie šī jautājuma strādā. Ir izvirzīti jauni mērķi, protams, samazināt negadījumus ar vadītājiem 1-2 gadu laikā. Un doma ir attīstīt teorijas jautājumus augstāko kompetenču sadaļā. Tur būtu jautājumi par maršrutiem, maršrutu plānošanu, par sevis izzināšanu, par prasmi reflektēt uz savām darbībām un, protams, arī vadīšanas eksāmenā. Vadīšanas eksāmenā doma ir ieviest jaunus elementus, kas ir vairāk vērsti uz kompetencēm. Piemēram, varētu būt signāla došana. Ja līdz šim ar to tika saprasts virzienrādītāju lietošana, tad tagad jau tas būs komplekss, kas ietver virzienrādītājus, tātad visus gaismas signālus, arī lukturus, bremžu lukturus, plus braukšanas ātrums, plus stāvoklis uz brauktuvas. Un tā būs tātad kompetence par signālu došanu. Bet tas viss ir projektā. Noteikti, ka tiks ieviests kaut kas, tiks komunicēts ar autoskolām, tiks komunicēts ar klientiem, lai visi cilvēki būtu gatavi. Tas nebūs tā, ka cilvēku nebija iespēja sagatavoties un kaut kas tiek prasīts, kas nebija apmācībām. Nu, paldies, Albert, tev par izsmeļošajām atbildēm. Paldies, Mārci. Es ceru, ka tas palīdzēs cilvēkiem labāk sagatavoties eksāmenam. Paldies. Tieši tā, paldies. Ja tev šis saturs bija vērtīgs, neaizmirsti like un subscribe. Un tiekamies nākamajā video.